Sveiki, copas biedriem! Šodien bišķiņ pafilmēšu no savu bardaku. Un īstumā gribu parādīt, kā es taisu savus izgatavošus. Tā, ar savu vabari. Taisu es no abačī koka. Nu, jau par šitiem gadiem es diezgan daudz sakrājies. Kastu kastēm. No sākuma mēģināju kopēt kaut ko, darīt. Grabošie bija, parastie bija, grimstošie, speldošie. Beidzot nonāca līdz vienai formiņai, kas man ļoti iepatikās. Un pārsvarā tagad arī taisu tādas tikai. Te formiņa. Paša izdomāta. Nu, bišķiņ pašpikota no Japāņiem. Bet, nu, pārsvarā pašam. Man ļoti iepatikās, kā viņš iet. Un pārsvarā tā arī viņas taisa tā. Un es arī viņiem spinningoju. Principā ir 3 izmēri tur. 75 mm. Tas kaut kur no 10 līdz 12 grami. To, ko es vairāk izmantoju, tas ir no 100 mm. Kāpēc pazuda? Kaut kur 20, 23. Šis bija mans pats pirmais. Viņš kādas 3 reizes jau zaudēts ir. Pēc tam atrasts atkal. Tagad stāv kastē tā kā talismans. Bet ļoti daudz uz viņu izjauktas ir. Un lielais. Tas ir 120 mm. Bet viņš diezgan pasmēks, 30-35 grami. Nu, principā, reti kad izmantoju. Pagājušo gadu uztaisīju to pašu simtnieku, tikai ar astīti. Astīti noņemama. Arī tas pats simtnieks sanāk. Nu tā. Krāsoju ar fluorescējušām krāsām. Šitā ir mana mežene arī. Babītes ezerā noķerta. Arī šitā paša babarīti. Ielikšu video noķeršanas brīdi. Taisni nav filmēts arī. Un varam pasīties arī, kāda šitam ir spēle šitām oblarītiem. Nezinu, kā sanāks. Vai varēs redzēt, vai nevarēs. Tas grib parādīt, kā uzvedās viņš ūdenī. Tas tā ir tādām mazādām pauzītēm. Pauzītēs viņš grimst. Tā viņš arī darbojās te pamazām. Nezinu, vīda kā patīk. Visu laiku gribēju parādīt, kā te vimbas lec. Tad beigās vienu dabūju sačakā. Ui! Smuka. Nu tā, varam pasīties arī šitā spēlīte ar astīti. Citreiz viņam tā kā vairāk to astīti prasās, tieši rudens pusē. Tā, šitas ir ar astīti. Vēl nav krāsots, pirmoreiz ūdenī. Skatīsimies, kā tā spēle. Grimstošais ir, bet vadot viņš apmēram 10 cm iet dziļumā.
Mākoņi traucē. Nu, varam pasīties arī kā no koka, kuča. Top arī mani ik solis pa solim oblerīši. Actiņas arī pats taisu. Un no dāvana papīra vienkārši nemetu viņas ārā. Izsit tādas rimbulīšas, uzliek melno krāsu, laku un actiņa gatava. Ot tā. Nu, ja kādam interesi, kā es sīkāk tur uztaisu, var jau uztaisīt kādu video. Šogad bija iedevis Somijas braucējiem šito un šito oblarīti. Nu, paskatīsimies, kā viņiem tur gāja un ko viņi tur saka. Kaut gan rastīt viņi teica, ka labākais to gājas. Neskrien. Armāns viņai mutē? Kas viņai mutē ir? Tas diezgan grūti. Reizes 20, 30 mēs tur metām. Tomēr pieteicās. Brīnumainā kārtā. Māksties, kas pa vēderiņa? Bļaļ, vēders pilns ir. Veči! Veči pirmā mums! Mums ir pirmā! Tagad es tādu video, kas pa māneklīti mutē ir. Nu jā. Pasties kā apēd. Parā, pagriezot pus. Pasties kā ierīja. Rač, nu iet. Šitie vizulīši iet. Lai pirkstus neapēd. Paskaties kādu. Kas pa māneklīt parā? Apsties, kas pa māneklīt. Jā. Kas pa māneklīt? Un pasties, kas tu guļ. Kas pa mazu.
šodien tiks tev arī līda cik. Lielais divcītnieks došanas ejāmies. Reku ir māra, un šitādi man vajag, man viņas aplosīta ir. Otra bez astes tā mazāk šancē, bet šitā baigi šancē. Es jau esmu astes mainījis kādas 5. Līga manējais laikam ir beidzis darbību, kaut kas te pušu. Visi galva atsist, viss ir, karoča, 2 vajag, atkal tādu pašu komplektu vajag dabūt. Nu, cerams, ka patika mans ieskats. Un tiekamies uz ūdeņiem. Domāju, šogad vēl iebrauksim Babītē. Čau!